Lietošana vidē ir saistīta ar lieliem ķīviņiem, skandāliem un viedokļu sadursmēm. Bet te mums ir kāds Latvijā tapis piemineklis, kurš pilnīgi klusi un mierīgi ir atradis savu vietu Amerikā. Mēs gribam jums par to pastāstīt. No milzīga grāmatu kalna virsotnes uz mums noraugās vīrs, kura vaipstos atpazīstams Kurts Vonnegūts, viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta amerikāņu rakstniekiem, tostarp grāmatu Lopkautuve nr. 5, Kaķa šūpulis un Čempiona brokastes autors, kuram tik labi kā nevienam citam izdevies sapludināt satīru, melno komēdiju un zinātnisko fantastiku. Pirms dažiem gadiem tātad Vonnegūts aizgāja uz citiem medību laukiem, un tad es vienā brīdī sapratu, ka tas ir tā kā mans mīļākais rakstnieks vai kaut kas tāds, pie kā es vienmēr atgriezies. Un ka vajadzētu viņam kaut kā pateikt paldies par to visu, un tad sekoja mūzes atlidojums, un es sāku taisīt šo skulptūru. Un tad nāca informācija, ka aiz okeāna, dzimtajā pilsētā Vonnegūta, Indianapolisē, varās vaļā viņam muzejs, kur ir viss, kas ir saistībā ar viņu. Un es viņiem aizsūtīju ziņas par to, kad ir šāds darbs šeit, Rīgā, Latvijā, uz ko viņi man atsaucās, ļoti priecīgi bija. Gan par stilu, gan par visu kopējo. Un tā mēs sarunājām, ka šis darbs ceļos pāri okeānam uz muzeju. Ivars Miķelsons nevar nosaukt vienu mīļāko Vonnegūta grāmatu, bet māksliniekam vistuvākās esot rakstnieka atziņas par absurdajām cilvēka un viņa apdzīvotās planētas attiecībām. Tad, kad mūsu dēļ viss pēdējās dzīvās būtnes būs nobeigušās, tad planēta Zemē varēs nopūsties un teikt, paldies Dievam, tas viss ir beidzies, cilvēkiem šeit nepatīk. Pats galvenais ir viņa dzīves uztvers un šī humora izjūta, ar ko viņš ir cīnījies pret ļaunumu un pret dažādām negatīvām izpausmēm. Viņš ir teicis, ka viņam palīdzēs izdzīvot šis humors. Humors ir veids, kā atvairīt dzīves drausmīgumu, kā aizstāvēties. Gal galā cilvēks tomēr pārāk nogurst un ziņas kļūst pārāk briesmīgas un humors vairs neiedarbojas. Lai pavadītu Vonnegūta skulptūru tālajā ceļā no tās pagaidu mājvietas grāmatnīcā Satorī, draugu lokā notika pasākums, kura laikā tēlam vēl līdzi tiek dots neliels vēstījums nākamajiem skatītājiem. Pēc tam mākslas darbu demontēs, sadalot 3 daļās, rūpīgi iepakos un apmēram 100 kg smagā sūtījumā ar lidmašīnu nogādās pāri okeānam jaunajās mājās Kurta Vonnegūta bibliotēkā Indianapolē. Ivars Miķelsons to solās noteikti kādreiz apciemot. Vai katra pieminekļa ideja un novietošana vidē ir saistīta ar lieliem ķīviņiem, skandāliem un viedokļu sadursmēm. Bet te mums ir kāds Latvijā tapis piemineklis, kurš pilnīgi klusi un mierīgi ir atradis savu vietu Amerikā. Mēs gribam jums par to pastāstīt. No milzīga grāmatu kalna virsotnes uz mums noraugās vīrs, kura vaipstos atpazīstams Kurts Vonnegūts, viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta amerikāņu rakstniekiem, tostarp grāmatu Lopkautuve nr. 5, Kaķa šūpulis un Čempiona brokastes autors, kuram tik labi kā nevienam citam izdevies sapludināt satīru, melno komēdiju un zinātnisko fantastiku. Pirms dažiem gadiem tātad Vonnegūts aizgāja uz citiem medību laukiem, un tad es vienā brīdī sapratu, ka tas ir tā kā mans mīļākais rakstnieks vai kaut kas tāds, pie kā es vienmēr atgriezies. Un ka vajadzētu viņam kaut kā pateikt paldies par to visu, un tad sekoja mūzes atlidojums, un es sāku taisīt šo skulptūru. Un tad nāca informācija, ka aiz okeāna, dzimtajā pilsētā Vonnegūta, Indianapolisē, varās vaļā viņam muzejs, kur ir viss, kas ir saistībā ar viņu.
Un es viņiem aizsūtīju ziņas par to, ka ir šāds darbs šeit, Rīgā, Latvijā, uz ko viņi man atsaucās. Ļoti priecīgi bija. Gan par stilu, gan par visu kopējo. Un tā mēs sarunājām, ka šis darbs ceļos pāri okeānam uz muzeju. Ivars Miķelsons nevar nosaukt vienu mīļāko Vonegūta grāmatu, bet māksliniekam vistuvākās esot rakstnieka atziņas par absurdajām cilvēka un viņa apdzīvotās planētas attiecībām. Tad, kad mūsu dēļ viss pēdējās dzīvās būtnes būs nobeigušās, tad planēta Zemē varēs nopūsties un teikt, nu, paldies Dievam, tas viss ir beidzies, cilvēkiem šeit nepatīk. Pats galvenais ir viņa dzīves uztvers un šī humora izjūta, ar ko viņš ir cīnījies pret ļaunumu un pret dažādām negatīvām izpausmēm. Viņš ir teicis, ka viņam palīdzēs izdzīvot šis humors. Humors ir veids, kā atvairīt dzīves drausmīgumu, kā aizstāvēties. Gal galā cilvēks tomēr pārāk nogurst un ziņas kļūst pārāk briesmīgas un humors vairs neiedarbojās. Lai pavadītu Vonegūta skulptūru tālajā ceļā no tās pagaidu mājvietas grāmatnīcā Satorī, draugu lokā notika pasākums, kura laikā tēlam vēl līdzi tiek dots neliels vēstījums nākamajiem skatītājiem. Pēc tam mākslas darbu demontēs, sadalot 3 daļās, rūpīgi iepakos un apmēram 100 kg smagā sūtījumā ar lidmašīnu nogādās pāri okeānam jaunajās mājās Kurta Vonegūta bibliotēkā Indianapolē. Ivars Miķelsons to solās noteikti kādreiz apciemot.